Meža īpašniece Dzintra Elberta pēc 10 gadu ilgiem centieniem beidzot ieguvusi iespēju pašai aktīvi iesaistīties dabas aizsardzībā. Pirmo reizi es esmu tik patīkami pārsteigta, ka bija izsludināts šis dabas projekts, kad bija iekļaut arī fiziska persona, jo līdz šim bija tikai nodibinājumi, pašvaldības un valsts iestādes. Nebija īpašnieks kā vienība. Saimnieces īpašumā jau 28 gadus atrodas ainaviski vērtīga teritorija, ko cilvēki iecienījuši vērot no populāras pastaigu takas. Taču līdz šim par šīs ainavas uzturēšanu saimniece rūpējusies pati, aiz labas gribas un savu iespēju robežās. Viss no šejien, no līkuma, kā ienāk uzreiz, visas šis apaugums, visa zeltslotiņa, visa zāle, un šie krūmi, bērzi, visi tiks noņemti, un gauja atseksies pilnībā, un šeit arī viss aizaugušais grāvis ar bērziem tiks atsekts pilnībā, lai cilvēka nākti, viņi tos dižozols ar uzreiz ieraug. Pastāv uzskats, ka dabas aizsardzības organizācijas ir tās, kas aizsargā dabu, bet aiz meža īpašniekiem paliek tikai celmi. Taču meža īpašnieki ir tie, kas ikdienā atrodas vistuvāk mežam, un viņiem ir gan iespējas un patiesībā arī vēlme saglabāt savu īpašumu dabas vērtības. Taču reti šī iespēja iesaistīties dabas aizsardzībā tiek nodrošināta.